Labvakar, Lien. Tātad, jā, ko es esmu izdarījis, nomainījis materiāls, tātad bronzas stiklus. Šī daļa visa tā ozola krāsā. Šeit plaukti paliek, pat cik viņi slēgti, plaukti paliek tādi, kādi viņi ir, tie pelēkie. Sašaurināju to TV konsoli. TV konsoles platums būs 20 cm, jeb dziļums, pareizi sakot, 20 cm. Pagarināju fasādes, ja, tad būs iespēja šādi te no apakšas, tur 15 mm, pilnīgi pietiekoši, lai no apakšas viņi varētu atvērt. Tā, kas mums vēl tāds, jā, šitos plaukts arī tai pašā ozola krāsā ieliku. Vienīgais šim gan man vēl nav, diemžēl, gatavs. Tas aprēķins, es aizsūtīju puišiem, lai viņi man iedod cipuru, cik izmaksās sazāģēt un sazāģēt un aplīmēt maliņas strēmelēm. Tā, jā, un šeit tad attiecīgi, lai tas korpus nebūtu tāds pārmērīgi raips, tad ārējo korpusu, muguriņu, to taisam no ozola krāsas. Visur, kur ir iespējams, tur mēs liekam ozolu iekšā. Visur, kur nepieciešams, un kur ozols nav nepieciešams, tad tur atstājam pelēko. Un tajā attiecīgi arī iekšas viss būs pelēks. Tā. Jā, tā kā tāds, un jā, tad man palika tikai dekoratīvie paneļi. Pārējais izmaksas man tikai nav tās dekoratīvie paneļi. Un tad kopēji izmēri, ārēji izmēri kopēji netiek mainīti, tiek mainīti tikai šobrīd materiāla, tātad dziļumi un materiāla, pats materiāls. Un šo es arī esmu sašaurinājis uz 30 centimetriem dziļumā. Tā kā pat cik tā pati konsole, jeb tā televizora tā sekcija, jeb konsole TV, tā ir šaurāka, tad attiecīgi es arī sašaurināju šo daļu.